Tas no domāšanas. Par ko tu domā, mīļais? Es mīlu tevi, un dzīvi bez tevis nevar iedomāt. Tu sāc mani uztraukt. Tu zini, ka tā ir pēc saku, vai ne? Bez šaubām. Bet ko tu centies man te iestāstīt? Pagaidi. Tu esi bijis man neusticīgs, tā ir noticis ko? Jā. Pat vai senāk? Senāk. Tas laikam nav izbeidzies. Nē. Tā tu nevar domāt. Vai tas ir pavisam droši? Jā. Bet kāpēc tad tu man to stāsti tagad? Rudenī, kad tu biji aizbraukusi, vasaras mājā pēkšņi izrādās Tanja. Tanja? Jā. Un tu likies gultā ar Taņu? Faktiski tā es arī izdarīju. Saprotu. Un tagad, jā, viņa ir tevi iemīlējusies. Apacīte. Un tu vairs nezini, ko iesākt? Nē. Vai tā ir? Nē, negluži. Bet kas tad? Kādu dienu viņš man piezvana un paziņo, ka gaida bērnu. Ko tu teici? Sasodīts. Ko tu teici? Jūs abi ar Taņu gaidāt bērnu? Jā. Ulrika, kas man Ulrika? Ulrika. Pagaid, kur tu esi Ulrika? Es tā esmu kaut kur steidzies. Ak tā, tu jau zini. Visi zina, tikai es ne. Tas ir tāpat kā ģimenes svinībās, vai kuru katru brīdi kādreiz neparādīsies arī mamma, vai man nav jāvārējums kafija un jāsagriež gabaliņos saldā maize. Un tu visiem jau esi izstāstījis, jā? Es izstāstīju tikai brūnam. Drūks izstāstīja. Cits neviens nezina. Jā, Ģertrūda un Fredriks par šādām to zina. Bet mamma neko nezina. Tas ir droši. Vai vispār kaut kas ir droši, Magda? Sāpes kā pjaukšu kaut kur no iekšpuses, no dziļumiem. Un es zinu, ka sāpēs vēl daudz vairāk. Ir tāda sajūta, kā liela ādere mani būtu pārgriezta sirds sūknēm vienā sūknēšanā. Un ar katru sirdspūstu mani izlīst asins. Un drīz es noslīkšu pati savās asinīs. Tas nevar būt. Tas viss taču nevar būt. Tas nevar būt taisnība. Mīļo, Tas nevar būt taisnība. Un tomēr ir taisnība. Bērns. Viņam būs bērns. Es negribu, ka tāds bērns būtu, bet bērns būs. Būs visu laiku, kamēr vien es dzīvošu. Tam bērnam būs vārds, viņš skatīsies un klausīsies. Ai, kā tas sāp. Jā, lai sāp. Kā tā? Sāpes ir derdzīgas, nāk tuvāk un tuvāk. Man ir bail, kur lai es bēgu? Sāpes ir nežēlīgas. Bet uzņem tās. Sāpes ir nāves. Kad griež, tad sāp. Bet tu esi dzīve. Sāpes ir skaistas. Skaistas. Tu esi negudra, Magda. Sāpes ir augsts un nelabi oži. Būs bērns, pēc kura es tā biju ilgojusies. Man bērnu vairs nebūs, to es tagad zinu, bet pasaulē nāks tas bērns. Es gribu, lai tas bērns
bērns nomirs. Ulri! Vai pazīsti sāpes? Sāpes, lielas un stipras, ar slēpu sarūtām jūrēm. Sāpes visu mums dod, ko mums vajag. Tīrās dvēseles dod tās mums un savādu prieku. Atceries? Kas ir par vārdiem? Kas tos ir teicis? Tu neatceries. Tētis bija nozadzis sevi. Mamma raudāja, kamēr saslimta. Un es atgriezos mājās. Mēs abas gulējām gultā, es tev lasīju priekšā. Arī pati sevi